Raidījums kontakts ar doktoru Čārlzu Stenliju, nesot evaņģeliju visā pasaulē. Paldies, ka piezvanījāt In Touch Ministries. Man sauc Deivids. Kā es varētu būt jums noderīgs? Sveiks, vai jūs varētu lūgt par mani? Paldies, ka piezvanījāt In Touch Ministries. Man sauc Šantele. Kā es varētu būt šodien noderīga? Sveiki, jā, es jau saņemu. Paldies, ka piezvanījāt In Touch Ministries. Man sauc Džeims. Kā es varētu būt noderīgs? Paldies, ka piezvanījāt In Touch Ministry. Sveiki, es gribēju pateikties par jūsu programmām. Paldies, ka piezvanījāt In Touch Ministries. Man sauc Antonija. In Touch ir bijis daļa no manas dzīves, kopš man bija 19, kad teica, man iedeva kaseti ar Stenlija ierakstu par Dāvida dzīvi. Mēs skatījāmies Stenlija pārraides katru svētdienas rītu, un Dievs lietoja Čārlzu Stenliju, lai atbildētu uz tik daudziem maniem jautājumiem. Dievs lietoja Stenliju Čīlē, Dienvidamerikā, lai mainītu manu dzīves ceļu. Un tad tik daudzus gadus vēlāk es ierados šeit un sāku strādāt In Touch Ministry. To paveikt var tikai Dievs. Paldies, ka piezvanījāt In Touch Ministries. Man sauc Rebeka. Kā es varētu būt noderīga? Mūsu partneri sazinās ar mums pēc Stenlija svētrunām televīzijā vai radio. Viņi sazinās ar mums pa telefonu, rakstot e-pastus. Viņi raksta arī vēstules. Katru gadu mēs katrs atbildam uz aptuveni 120,000 šādu zvanu vai vēstuļu. Mēs esam atvērti 24 stundas, 7 dienas nedēļā, un mūsu partneri var zvanīt jebkurā laikā. Mēs esam pieejami, lai lūgtu par viņiem. Ziniet, mēs aizsniedzam miljonus, bet kalpojam katram atsevišķi. Mēs saprotam, ka pārstāvam Čārlzu Stenliju. Partneri mums zvana, jo viņi uztic Stenlijam. Līdz ar to arī mums. Es vienmēr paturu prātā, ka tur ir kāds, kas prāto, ko darīt, cenšas izprast savu dzīvi. Tad kāds no viņiem dzird svētrunu, ieslēdz radio, un dziļa izmisuma brīdī viņi dzird Stenlija uzrunu, un pēc tam mums zvana. Mēs uzklausām, mēs ļaujam viņiem runāt, izkratīt savu sirdi par jebko, kas notiek viņu dzīvē. Atceros, kad šeit vēl bija jauniņā, viens no maniem pirmiem grūtiem zvaniem bija no kādas sievietes. Viņa teica, mēs ar vīru jūs klausāmies jau ļoti sen, un viņš jau kādu laiku cīnās ar vēzi. Šīs ir viņa pēdējās stundas, mēs esam slimnīcā. Es gribēju, ka viņš vēl pēdējo reizi dzirdētu, ka kāds no In Touch par viņu aizlūdz. Tādā brīdī tu jūties tik nepiemērots. Viņa pielika telefonu pie vīra auss, un es atceros, kā turējos pie krēsla, ievilku dziļi elpu un noteicu, labi, lai svētais gars darām to. Varbūt neatradīsi Dievu ziņās, varbūt neatradīsi Dievu pasaulīgojos medijos, bet Dievs darbojas, mēs to redzam. Mēs saņemam arvien vairāk zvanu, cilvēki grib sazināties, arvien vairāk jautājumu. Dievs darbojas šeit, In Touch Ministry, un, manuprāt, mēs aizpildām šo tukšo vietu, dodot godīgu un uzticamu vēsti, kas var mainīt cilvēka dzīvi. Paldies, ka piezvanījāt In Touch Ministries. Man sauc Montijs. Kā es varētu šodien būt noderīgs? Turpmāk raidījumā kontakts Dieva griba tavai dzīvei. Kāda vieta Dieva gribai ir tavā dzīvē? Vai tu lūdz pēc viņa vadības un gādības, vai arī pamosties no rīta un pats izlem, kā aizvadīs šo dienu? Varbūt tu par to pat daudz nedomā. Kamēr vien tev ir tas, ko tu gribi, ko tev vajag, tu par Dievu īpaši daudz nedomā. Cilvēki dzīvo bez Dieva. Es atceros, ka tikko ierados šajā draudzē kā palīgmācītājs. Te bija 60 diākoni un 7 vīri, kas visu vadīja. Man nebija nekādas varas, es nevienu neapdraudēju. Viņi ļāva man piedalīties padomes sēdēs. Nekad neaizmirsīšu vienu no šādām sapulcēm.
Vadītāju starpā izcēlās neliels strīds un spēcīga diskusija. Viņi nevarēja par kaut ko vienoties. Tas turpinājās kādas 45 minūtes vai pat ilgāk, un es sapratu, mēs nekur tā netiksim. Un tad es teicu, kāpēc, lai mēs nepajautātu, kāda tajā ir Dieva griba? Es nekad neaizmirsīšu viņu reakciju. Vīrs, kas sēdēja man pa labi, bija advokāts, un viņš teica, nejauc te iekšā Dievu, šis ir bizness. Uz to man arī bija ko teikt. Kā gan mēs varam nejaukt Dievu Dieva biznesā? Jo Dieva griba nosaka, kā mums dzīvot. Dieva griba ietekmē pilnīgi visu, ko mēs darām un sakām. Dieva griba ir tā, kas mūs vada. Dieva griba ir tā vadlīnija, pēc kuras mums jādzīvo katru dienu. Nav svarīgi, kas tu esi, bet ja tu nekad nelūdz Dievu pēc vadības savā dzīvē, tad tu ar savu uzvedību un attieksmi pasaki, ka vari iztikt bez viņa. Man nevajag viņa norādījumus, nevajag viņa palīdzību. Es varu iztikt bez viņa. Ja tu katru dienu no dienas nodzīvo neprasot viņa padomu, kungs, kāda ir tava griba, kas tev patiktu, kas tevi pagodinātu, tad tu pasaki, ka viņš tev nav vajadzīgs. Varbūt tu teiksi, es nekad neteiktu, ka man nav vajadzīgs Dievs, bet tava uzvedība, tava paradumi, ja tu tici, ka Dievam tavai dzīvē ir konkrēta griba, ja tu tici tam, ko Bībele māca par Dievu un mūsu attiecībām ar viņu, tad kā tu vari dzīvot dienu no dienas nepajautājot, kungs, ko tu gribi? Ko lai es iesāku? Kā lai es rīkojos attiecībā uz šo pirkumu? Ar naudu, ar cilvēkiem? Ja tu dzīvo neprasot pēc Dieva vadības, tad tu pasaki, es pats tiek ar visu galā. Cik muļķīgi. Cik muļķīgi ir domāt, ka tu vari tikt galā bez Dieva, dzīvojot sabiedrībā, kurā tu esi. Tajā ir arī kaut kas interesants. Es vēlos izlasīt kādu raksturvietu. Te redzam Jēzu ceļā uz krustu. Atvērsim Lūkas evaņģēlija 22. nodaļu. Jēzus kalpošana uz zemes tuvojas noslēgumam. Viņš zina, kāda ir Tēva griba. Viņš par to ir lūdzis. 30 gadus aizvadījis kā galdnieks, tagad Jēzus ir kļuvis par evaņģēlistu, mācot Dievu vārdu. 22. nodaļas 39. pantā lasām, un izgājis viņš gāja pēc sava ieraduma uz Eļas kalnu, un viņa mācekļi viņam gāja līdzi. Tur viņš bija paradis iet, tā bija viņa lūkšana vieta. Ko viņš dara? Krusts jau ir tepat. Tas viņu gaida jau nākamajā dienā. Un tai vietā nonācis viņš tiem sacīja, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Un viņš aizgāja no tiem apmēram akmens metiena attālumā un ceļos nometies lūdza Dievu. Dieva dēls lūdza, Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri no manis. Vai ir vēl kāds veids, kā mēs varētu izpirkt visu cilvēci un izbeigt no krusta? Tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Jēzus, Dieva dēls, jautāja tēvam, vai ir kāds cits veids? Izņemot krustu. Protams, ka nebija. Ja kāds tev jautātu, vai tu dzīvo Dieva gribā, kā tu atbildētu? Tu nevarētu atbildēt, ja nezini, kas tā vispār ir. Dieva griba ir tā, ko Dievs ir apstiprinājis un nolēmis piepildīt. Tā attiecas uz Dieva izvēli, ko darīt un ko nedarīt. Tas, ko Dievs apstiprina un nolemj piepildīt.
Dieva izvēle, ko darīt un ko nedarīt. Kad bija pēdējā reize, kad jautāja, Dievs, ko tu vēlies, lai es iesāku? Dievs, kā ar manām attiecībām ar viņu? Kā ar manu darbu? Kungs, uz kādu augstskolu tu gribētu, lai es sūtu savu bērnu? Kungs, kā ar manām attiecībām ar šo vīrieti, ar šo sievieti? Kungs, kur tu gribētu, lai es dzīvoju? Kungs, vai man mainīt darbu? Kad tu pēdējo reizi atvēries svētajam Dievam, kurš zina pilnīgi visu un vienmēr rūpējas par tavām labākajām interesēm, kad tu pēdējo reizi atvēri viņam savu sirdi un teici, Kungs, atklāj man savu gribu. Ko tu gribi, lai es darītu? Daudziem šķiet, ka viņiem nav vajadzīga Dieva griba. Viņi dzīvo tā, kā paši vēlas, un tomēr jūtas nožēlojami. Daudzi nevēršas pie Dieva, jo viņiem šķiet, ka ir pietiekami gudri, lai paši tiktu ar visu galā. Kāpēc alkoholisms, narkotikas, seks ir tik izplatīts? Cilvēki meklē to, kas piepildītu iekšējo sajūtu, meklē, kas darītu viņus laimīgus, kas sniegtu piepildījumu sajūtu, ko patiesībā var dot tikai Dievs. Dievs nav mūs radījis tā, ka mēs varētu dzīvot laimīgi, mierīgi un mūžīgi bez viņa. Mēs esam radīti, lai būtu atkarīgi no visu varenā Dieva. Kungs Jēzus Kristus, vai ir kāds cits veids, kā atzīt viņa atkarību no Tēva? Cik bieži tu savā personīgajā dzīvē prasi viņam pēc norādījumiem? Tev vienmēr ir jāpieņem kādi lēmumi. Ieskatīsimies 2. Pētera vēstules 3. nodaļā. Šis ir ļoti interesants pants. 2. Pētera 3:17. Viņš saka, tad no jūs, mīļie, to jau zinādami, sargājieties, ka maldu līdzi aizrauti, nezaudējiet savu stipro pamatu. Ik viens no mums var paklupt un krist. Dievs vēlas, ka mēs raudzītos uz viņu, paļautos uz viņu, uzticētos viņam. Līdz ar to katru dienu, kad pamostamies, mums vajadzētu lūgt tam kungam pēc dienas norādījumiem. Tu nezini, ko tu satiksi, vai tu paveiksi ieplānotos darbus. Tu nezini, vai tev atnākot mājās tavs vīrs vai sieva būs tev priekšā, vai arī kādus brīnumus tavu bērnu sastrādās skolā. Vai tu dzīvo ciešās attiecībās ar Dievu? Vai tu meklē viņa gribu, nodomu un plānu savai dzīvē? Vai arī sauc uz viņu vien tad, kad viņš tev tiešām ir vajadzīgs, kad jau vairs pats netiec ar notikumiem galā? Dievam ir paši labākie nodomi katram no mums. Viņam ir pats labākais plāns ikvienam, un viņš to netur noslēpumā. Tev ir jāprasa viņam, un jābūt gatavam darīt to, ko viņš saka. Tomēr vairums cilvēku nemaz neapstājas, lai padomātu, un pieņem lēmumus bez Dieva. Jēzus, Dieva dēls, savas dzīves kritiskākajos brīžos veltīja laiku, lai pajautātu, varbūt tomēr ir kāds cits veids. Tēvs apliecināja, ka krustaceļš būs vienīgais. Tātad vai tu esi Dieva gribā savā dzīvē? Vai arī esi nolēmis, ka pats ar visu tiec galā? Tā kā viņš ir visu zinošs, Dievam ir plāns un griba tavai dzīvē. Vislabākais plāns un viņa griba ir nevainojami tev piemērota. Tavi talanti, spējas, prasmes, viss, kas saistīts ar tevi, sadara ar to, ko Dievs vēlas darīt tavā dzīvē. Tu teiksi, jā, bet es neesmu tik prasmīgs kā citi. Es to saprotu. Ja kāds paņemtu mani savā sporta komandā, visticamāk viņi zaudētu. Vai, ja es strādātu par mehāniķi, es nezinātu, ko iesākt. Ir ļoti daudz, kas tāds, kam es neesmu piemērots, bet ir ļoti daudz, kas tāds, kam es esmu piemērots. Tu arī noteikti esi kaut kam piemērots.
Dievs tevi neapdalīja. Tu varētu reizēm tā justies, kam tad mana dzīve ir derīga, tavai dzīvei ir nozīme. Atceries, kad Jēzus nomira, viņš domāja par tevi, viņš domāja par ikvienu no mums, viņš domāja par visu pasauli. Tu teiksi, bet tas notika pirms 2000 gadu. Bet kāpēc tad viņš saka, ka mums vajadzētu lūgt un sarunāties ar viņu tagad? Runā ar viņu katru dienu, prasi viņam pēc padomu, jo Dievs debesīs klausās. Viņš vēlas mūs dzirdēt. Mums viņš ir vajadzīgs pilnīgi it visā. Tev viņš ir vajadzīgs laulībā, attiecībās ar bērniem, tavā darbā un visās praktiskajās lietās, kas notiek tavā dzīvē. Mums visiem viņš ir vajadzīgs. Aizvadīt dienu no dienas, nelasot viņa vārdu, neprasot viņa vadību. Un padomu nozīmē teikt, man viņš nav vajadzīgs. Jūs teiksiet, nē, man viņš ir vajadzīgs. Bet kad tu pēdējo reizi nometies ceļos, lai ar viņu runātu? Kad tu lūdzi Dievam pēc gudrības un vadības? Kad tev bija jāpieņem svarīgs lēmums, vai tu teici, kungs, es nepieņemšu nekādu lēmumu, kamēr tu man neparādīsi, ko darīt? Vai arī tu vienkārši rīkojies bez viņa? Svētais Dievs vēl tev visu labāko, nekur Bībelē tu neatradīsi pretējo, bet vai tu viņam lūdz, vai tu meklē viņa vadību, viņa gribu, vai tu lūdz pēc kaut kā cita? Dievs netiesā mūs salīdzinot ar citiem cilvēkiem. Viņam ir plāns tavai dzīvē. Lai kas tu būtu, vienmēr meklē Dieva gribu, Dieva prātu, nodomus, plānu, ko viņš ir ieplānojis tavas dzīves nākamajam posmam. Tev ir bērni, tev ir mazbērni. Jau ļoti agri sava bērna dzīvē tev vajadzētu iepazīstināt ar šo patiesību, ka Dievam ir griba un plāns viņu dzīvei. Atceros, kad piedzima mani 2 bērni, es katru nakti, kad biju mājās, nometos ceļos pie viņu gultiņām un lūdzu šo lūgšanu. Parādi Endijam, parādi Bekijai savu gribu viņu dzīvei. Un es par to runāju ar viņiem atkal un atkal. Lūdziet, lai Dievs atklāj savu gribu jūsu dzīvei. Lūdziet, lai Dievs parāda savu gribu jūsu dzīvei. Viņi uzaug tam ticot. Kas notiek augstskolās? Dzeršana, seks, nekārtības. Viņi meklē to, kas varētu viņus apmierināt. Vecmāmas, vectēva, mammas un tēvi, jums ir atbildība iepazīstināt savus bērnus ar Jēzu Kristu. Jums jābūt par daļu no viņa dzīves, jāiejaucas viņu dzīvē, jāieliek viņu dzīvē savs viedoklis, jāatgādina, ka viņi nespēs būt sekmīgi tajā, uz ko Dievs viņus ir aicinājis bez Jēzus Kristus. Viņi varētu pelnīt daudz naudas, varētu darīt daudz labu. Pasaulē varētu šķist, ka viņi ir fantastiski. Es domāju par visiem tiem cilvēkiem, kuru naudu pat nevar saskaitīt, bet vienu es zinu droši. Viņi nav laimīgi. Bez Dieva nekāda naudas summa nebūs pietiekama. Kamēr tu dzīvo grēkā, tu neko nevari iesākt, kamēr neesi ticis galā ar grēku. Dievs tevi mīl. Viņam tavai dzīvei ir plāns un griba. Tu teiksi, man ir 50 gadi un es tikai tagad tiku glābts. Kas ir Dieva griba? Viņš atrod tevi tur, kur tu esi, un viņš zina, kā pārvarēt tavu pagātni. Vai viņš izdzēsīs visas kļūdas? Nē, bet viņš ļaus tev tās pārvarēt. Ļaus uz dzīvi paraudzīties citādāk. Ļaus veidot attiecības ar Jēzu Kristu. Ik viens pieļauj kļūdas, ik viens grēko, ik viens ir klupis un kritis. Dievs mums vēl pašu labāko, līdz pat pēdējai mūsu dzīves dienai. Kas Dievam reizēm ir jādara, lai liktu mums aizdomāties un domāt gudri, domāt ar skaidru galvu, uzdot pareizos jautājumus? Dievs, kāda ir tava griba manai dzīvei? Dzīve ir nopietna padarīšana, un Dievs vēlas būt tās centrā. Viņš vēlas tevi vadīt, tev parādīt patiesību, bet tev ir jāpakļauj viņam sava dzīve. Dzīve ir nopietna. Es runāju par jūsu bērniem, jūsu mazbērniem, par viņu nākotni, par viņu laulībām, kā viņi dzīvos savu dzīvi. Dzīve ir nopietna. Jēzus ir paredzējis, lai mēs dzīvotu pakļaujoties viņa gribai, jo tas ir pats labākais. Vai tev šķiet, ka Dievam būtu briesmīgs plāns tavai dzīvei? Nē.
Vai tas nozīmē, ka viņa plāns vienmēr ir viegls? Nē. Ir cilvēki, kuru dzīvē ir jāpacieš ļoti daudz grūtību, bet tas nenozīmē, ka Dievam ir vienalga. Tas nenozīmē, ka viņi neatrodas Dieva gribā. Tas nozīmē, ka Dievs ir ticējis, ka viņiem piemīt vajadzīgā noturība, lai apstākļos viņi spētu paļauties uz viņu tā, kā iespējams kāda no mums nevarētu. Tātad, kas ir Dieva griba? Mums katram vajadzētu uzdot šo jautājumu. Gribu vēlreiz tev jautāt, kad tu pēdējo reizi teici viņam, kungs, kāda ir tava griba manai pašreizējai dzīvei? Tu teiksi, es esmu pieļāvis kļūdu, man vairs nav cerības. Nē, tev vēl ir cerība. Viss sākas ar grēku atzīšanu, nožēlu, un tad savas dzīves pakļaušanu Dievam. Sakiet āmen. Tu nevari iekrist bedrē, no kuras Dievs nevar tevi izvilkt. Tas var būt sāpīgi, bet viņš tiks galā. Dievs tevi mīl. Viņš zina, kāpēc mēs kļūdamies. Draugs, ja vien tu neusticēsies Dievam, nelūgs pēc viņa vadības un palīdzības, tu pieļausi lielas kļūdas savā dzīvē. Neviens nevar tevi vadīt kā Dievs. Viņš par tevi zina visu. Viņš zina, kādas tavā dzīvē ir grūtības. Zina, ko esi palaidis garām. Zina tavas sirds ilgas. Viņš zina, kāpēc ir tevi radījis un vēlas, lai tu piedzīvotu patiesu piepildījumu. Viņš nevēlas, ka tu justos nožēlojumi. Viņš vēlas, lai tava dzīve ir piepildīta. Ja es uzticējies viņam kā savam glābējam, tu sāc atspoguļot viņu. Pakļaujies viņam un jautā, Dievs, ko tu gribētu, lai es daru šajā situācijā? Viņš tev atbildēs. Nav svarīgi, ko tu esi izdarījis, kur tu esi bijis, ar ko kopā esi darījis un kādu ziepu savārījis. Viņš tev uzklausīs. Ja sauks uz viņu, viņš uzklausīs. Ja tu prāto, ko viņš darīs, paraugies uz krustu. Tieši tik daudz viņš tev mīl. Lūk, ko viņš ir tevis labad izdarījis. Viņš nomira, lai varētu tev piedot kļūdas, ko tu vēl pieļausi savā dzīvē. Viņš nomira, lai varētu tevi no tām izraut, lai dāvātu tev jaunu sākumu un jaunu cerību. Es nekad neaizmirsīšu kundzi, kura kādu svētdienu sēdēja otrajā rindā. Es uz ekrāna biju uzlicis kādu savu fotogrāfiju. Mēs bijām uz buru laivas, laiva bija sabojāta. Kāds mehāniķis pie tā strādāja un nezinu, kāpēc man gribējās to nofotografēt. Šī sieviete sēdēja otrajā rindā. Pēc 2 nedēļām viņa teica, es gribu tev kaut ko pastāstīt. Mana dzīve bija tik sagandēta. Es biju gatava padoties. Bet, kad tu stāstīji par to savu laivu, par to veco laivu, kas atkal spēs burāt, Dievs man teica, arī tu to spēsi. Tu atkal burās. Šajā rītā var teikt vienu. Tu esi dzirdējis patiesību. Varbūt tas bija nomierinoši vai gluži otrādi, bet Jēzus vārdā neignorē to, ko šodien dzirdēji, jo tev dota iespēja jau šodien ļaut Dievam mainīt tavu dzīvi. Pastāstīšu vēl kādu stāstu. Es nopirku mašīnu kādā citā štatā un gaidīju, kad man to atvedīs. Ne tāpēc, ka te neko nevarēja nopirkt. Es vienkārši tur ieraudzīju to, kas man patika. Tātad viņi veda man mašīnu ar smago auto. Tā bija apklāta, un tad puisis, kas to veda, noņēma apklāju. Kad viņš ieveda man mašīnu garāžā, viņš teica, Stanley kungs, es gribu jums ko pastāstīt. Es biju cietumā. Mēs varējām klausīties kasetes un reizēm arī radio. Iemesls, kāpēc es ar tik lielu prieku jums vedu šo auto, ir tas, ka es jūs klausījos, un Dievs mainīja manu dzīvi.
Man tas ir liels gods atvest jums šo mašīnu, lai pateiktu paldies, ka sludinātu patiesību, kas nokļuva pie manis un mani izglāba. Dievs izglābs tevi, ja tu ļausi. Viņš mainīs tavu dzīvi, ja tu ļausi viņam. Tā ir mana lūgšana. Tēvs, mēs tevi mīlam un slavējam. Pateicamies, ka tavs mērķis nav mūs tiesāt, bet mīlēt. Piedod mums mūsu grēkus, dāvā mums šo brīnumaino otro iespēju. Tu neesi teicis, ka mums tā ir jānopelna. Mums tikai ir jāpakļaujas. Es lūdzu, ka ik viens, kas dzird šo vēsti, nespētu no tās aizbēgt, nespētu aizbēgt no patiesības un būtu pietiekami gudrs, lai pakļautu tev savu dzīvi. Es lūdzu, ka tie, kas nav glābti, atzītu tev savus grēkus, pakļautu tev savu dzīvi, dāvā viņiem jaunu sākumu. Lai ik viens, kas skatās vai klausās jebkurā vietā pasaulē, apjaustu, ka tu esi arī tur. Tu darīsi viņu labā to, par ko es runāju, lai vai kas, lai kur viņi būtu bijuši, lai cik briesmīgi būtu kļūdījušies. Tu esi 2., 3., 4., 5., 10. iespējas Dievs. Es lūdzu, ka tu svētītu ik vienu cilvēku, kas vērš pie tevis, kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu, stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija, un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.